Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs izpētījām Jeruzalemes vecpilsētu. Musulmaņu kvartālā izzinājām dārgākos audumus, armēņu kvartālā tradicionālo keramiku, bet kristiešu atcerējāmies jauno derību. Mēs sapratām, ka visas tautas šajā zemē lūdzas par mieru, tāpēc šodien veltīsim vēsturei. Šorīt mēs pamodāmies vēl pirms rītausmas, lai nokļūtu uz dievkalpojumu sinagogā. Sinagoga ir jūdeistu lūgšanu vieta, tomēr tas nav dievnams. Vienīgais jūdu templis atradās Tempļa kalnā Jeruzalemē, un 2 reizes tika iznīcināts vēl sendienās. Pilnvērtīgai lūgšanai nepieciešams ne mazāk kā 10 pieaugušu jūdu vīriešu, bet sievietes sestdienās viņas lūdzas sinagogā īpašā telpā, bet darba dienās šeit ienākt viņām ir stingri aizliegts, tā kā mūsu aija palika aiz durvīm. Uz rīta lūgšanas laiku vīrieši uzliek talitu, lūgšanu pārsegu. Tas simbolizē svētumu. Bārkstis sānos sauc par cicit, tas ir kā atgādinājums par 613 Toras baušļiem. Bet ar šīm ādas siksnām pie galvas un pie kreisās rokas stiprina tfilinu, nelielu kārbiņu, kurā atrodas pergaments ar Toras citātiem. Tfilins simbolizē saikni ar Dievu. Tā cilvēks norāda, ka atdodas visvarenajam ar visām savām domām un jūtām. Es nesaprotu vispār neko, ko viņa tur dara, bet man nenormāli patika. Man patika tāpēc, ka tas ir brīvi, tas nesalauž cilvēka personību. Tajā pašā laikā viņas visas vieno, protams, vienot reliģiju un visi staigā apkārt. Neviens nav piesiets savā vietā, viņi mierīgi var pārvietoties, iziet ārā, palūkties, ienākt atpakaļ. Bija baigi vērts celties 5. Jā, es ierakstīju lūgšanas, es ierakstīju mazu zēnu, kurš man nostājas blakus, ierakstīju, kā viņš klusiņām tur bubina. Ierakstīju viņu dziesmas, nesaprotu, kas tās pa dziesmām ir. Ierakstīju, kā čalis lasa Toru. Es atceros visu laiku to dievkalpojumu, es visu laiku šūkos līdzi. Amen. וירא אליו אדוני באלוני ממרא והוא יושב בתוך האוהל כחום היום ויישא עיניו וירא והנה 3 אנשים ניצבים עליו וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה ויאמר Inčīgi, baigi inčīgi. Man vienīgais nepatīk, kāpēc viņam ir jāceļās tik agri. 10. vai parīdī. Katrs dievkalpojuma dalībnieks ir vienlīdzīgs. Ebrejiem nav vidutāju starp Dievu un cilvēku. Rabīnam dievkalpojuma laikā nav nekādas īpašas lomas. Viņš lūdzas kopā ar visiem. Pateicoties saņemtajai izglītībai, rabīns galvenokārt ir ebreju likumu un tradīciju pazinējs. Pie viņa griežas pēc padoma un skaidrojumiem. Arī mēs vērsāmies pie rabes Aviada un viena viņa mācekļa ar mūsu jautājumiem, kuru ir sakrājies ļoti daudz. Man bija daudz jautājumu, kāpēc sievietēm ir tik daudz ierobežojumu, bet viņi ļoti pamatot izskaidroja. In Judaism, that we want to separate the relationship between
women and men because we want that I keep my love to my wife, not to another woman. Yeah. So one of the laws is like that in public events to separate between women and men, because usually when all the people are getting together, women and men, and there's a fun, so sometimes it causes that not good relations which comes with this. Doesn't mean that we have a lot of respect. Our sages said, our rabbis said that all the wealthy, all the blessing of the house come from the woman. Women in general are more spiritual, so they don't need a lot of the laws that men need in order to connect to God. For example, men are required to pray 3 times a day in the synagogue. Women are not required to pray 3 times a day in the synagogue. They can pray at home. They can, because they already have a natural connection to God. Nevar nepiekrist. The holy book of the Jewish people, we call it the Torah. So all our religion and all our laws based on this book. Okay. And this book leads us from the first moment that we became a nation, after we left Egypt about 3,000 years ago. All our laws based on this book. And about beards. Why everybody has a beard? And beard and those hairs. One of the reasons can be that because God knew that we are going to be out of our country a lot of years, and because it's very hard to keep our nation as one nation and to not to be mixed with other nations, because we have a very special laws. We want to protect ourselves. One of the ways is that is the beard. I mean, I do something that I'm different. That reminds me that because in our life, in very easy you can lose your way. So beard, and it's like a reminder to me that look, you have a special law, a special way. Don't forget it. And that's the same with hair? To look different. It's like to keep your identity as a nation. The way you look, the clothes you wear, everything has an impact on you and is a reflection of you. It sends a message to the world, but also sends a message to us. Can you tell me something more about the Western Wall and why it's so important? The holiest place for Jewish people is the Mount of the Temple. And we had a temple there, 2 temples. One destroyed by the Romans 2,000 years ago, and one destroyed by the Babylons about 2,500. So the temple was the center of the Jewish life. And from the center, all the spiritual influence for Jewish people and all over the world, because our rabbi said that all the blessing from the world come from this place, and all the power and the energy of prophets come from this place. This is a place that you see the connection, how spiritual things in the world and physical and they connected together. So for us, this place is the heart of our life. So we pray 3 times a day that God will give us the ability to build again the temple. Up to now we don't have a temple, we have only the Western Wall, which left from second temple that we had. Tradīcijai ievietot lūgšanas zīmītes ar raudu mūra spraugās ir aptuveni 300 gadu. Dara to ne tikai jūdaisti, bet arī citu konfesiju pārstāvji. Vairāk kā 1 miljonu zīmīšu gadā, visās iespējamās pasaules valodās. Zīmītes var sūtīt pat pa pastu, norādot adresi Jeruzaleme Dievam vai ar interneta starpniecību. Sienas kalpotāji apņemas katru šādu vēstuli nogādāt adresātam. Uzrakstīju savu memoāru, aizgāju pie sienas, kā domāju, kaut ko sarunājos. Un tad pēkšņi tā domā, ko es vispār tā kā daru, un kam tas tā kā vajadzīgs. Labi, un tajā brīdī, es teikšu, kā bija. Es gan sajūtu, patiesi no sirds sajūtu siltumu saulspinumā. Tādu patīkumu siltumu.
Un es to uztveru kā atbildi. Ebreji ar savu reliģiju un kultūru tiešām atšķiras. Varbūt tas ir iemesls, ka pret viņiem vienmēr ir bijis tik viegli vērst citas tautas, jo ienīst ir vieglāk to, kurš nav līdzīgs tev. Lai izprastu, kā varēja notikt 20. gadsimta šausmīgākā traģēdija, mēs atbraucām uz Yad Vashem, Izraēlas holokaustu muzeju. Яд Вашем – это место, где мы храним память о 6 миллионах людей, замученных, уничтоженных, повешенных, расстрелянных, закопанных заживо во время Шоа. Что такое Шоа? Это слово известно еще как катастрофа еврейского народа. Речь идет об уничтожении 6 миллионов людей, потому что они были евреями. Или еще это слово известно как Холокост. Наша задача, чтобы такая трагедия не была возможна в отношении любого народа, неважно, евреи или не евреи. Наш музей выполнен в форме призмы. Основание призмы находится под землей на глубине 15 метров, а на поверхность земли выходит только стеклянная вот эта верхушка призмы. Мы заходим в музей, и мы говорим о трагических, об ужасных событиях. Но каждый раз вот там вот наверху есть лучик неба, есть лучик света, который дает надежду. Par cerību, kas dzīvo neskatoties ne uz ko, par Izraēlas valsti un tās armiju, par seno vēsturi un mūsdienām nākamajā raidījuma daļā. Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Вот вы видите евреев. Так они жили в Европе накануне Шоа. Antisemītisms bija Vācijas Nacionālsocialistiskās strādnieku partijas programmas pamats. Tiklīdz Hitlers nāca pie varas, viens pēc otra tika pieņemti anti-ebreju likumi. Ebrejus atlaida no darba, viņiem nedrīkstēja piederēt savus rūpels, viņiem atņēma pilsonību. Faktiski viņus piespieda emigrēt, izdzina no valsts. Paradoxāli, bet tieši Vācijas ebreji bija asimilētākie Eiropā. Gandrīz ne ar ko neatšķīrās no vāciešiem. Vācu valoda un vācu kultūra viņiem bija tikpat tuva kā dzimtā. Гитлер писал, каждый немец должен совершить подвиг. Какой подвиг? Возненавидеть своего хорошего еврея. Что значит хороший еврей? Это доктор, это может быть учитель, это может быть его там агент, да, банковский служащий. Своего ненавидеть тяжелее. Sākoties Otrajam pasaules karam, nacistu okupētajās Austrumēropas teritorijās tika izveidoti ebreju geto. Ebrejus varmācīgi pārvieto ierobežotā pilsētas rajonā, aizliedzot apmesties citās vietās. Нельзя выходить из этой части города, и евреям предписано надевать вот такие знаки. Эти знаки тоже не новые. В Испании в средние века евреи, кто отказывался перейти в христианство, им было предписано носить знаки позора, нашивать на одежду вот такие звезды Давида. То же самое нацисты вернулись вот к тому, что уже было. Варшавское гетто – это 4 улицы. На этих 4 улицах живет до 500 тысяч человек. Вот такими они стали. А вот эта брусчатка и рельсы, на которых вы стоите, они привезены с этой улицы Лечной. В 1942 году создан новый тип лагерей. Лагеря смерти или лагеря уничтожения. Вот один из этих лагерей, Треблинка. Всего за год и 1 месяц уничтожен почти 1 миллион людей. В документах нацистских написано «поставить уничтожение людей на индустриальную основу». Вот это лагерь, это территория, на которой уничтожено 500 000 евреев. Приходит транспорт с заключенными, их раздевают, обревают, закрывают в газовую камеру, герметично закрытое помещение,
запускают газ, циклон B, человек умирает, крематорий, и от человека ничего не остается, горстка пепла. Люди раздеваются, в одну кучу бросают свои вещи, да, в другую кучу документы, в третью деньги, драгоценности, там, серебряную посуду, их же депортируют. Они берут с собой самое ценное, да. Немцы отнимали у евреев все, и вот тут вы видите, скажем, вот брошь с бриллиантами, которая оценена в 3000 немецких марок, в 2500, и сломанная оправа от детских очков, которая там оценена 120, что ли, марок, да. Вот этой обуви тоже посчастливилось уцелеть в лагере смерти Майданек. Хозяев уничтожили. Kamols bija kaklā te visu laiku. Vienkārši baisi tas ir. Līdz šim es biju skatījusies kādas filmas par to un tā kā biju informēta par tām lietām, bet tad atrodoties tur, tā. Henrik Schäffner, 15 years old, Poland. Marcel Greengold, 11 years old, France. Marian Budkowski, Warszawa, Ukraina. Taisnīgie starp tautām. Tā šeit sauc tos, kuri glāba ebrejus holokausta laikā. Tos, kuri viņus pieņēma, palīdzēja bēgt, uzdeva kā savus radiniekus. Pieminot šos cilvēkus, visā Yad Vashem teritorijā ir iestādīti koki. Pie katra koka ir plāksnīte ar vārdu. 134 no šiem vārdiem pieder taisnīgajiem no Latvijas. Līdz kara sākumam Latvijā dzīvoja 91,5 tūkstotis ebreju. Pēc vēsturnieku aplēsēm no tiem dzīvi palika tikai 5%. Я уже давно работаю в Яд Вашем. Я не могу смотреть ни в одну фотографию вот так конкретно. Мне очень тяжело. В тяжелые для евреев минуты вместе с нами в наших синагогах молятся наши мертвые. Так говорят еврейские mudrīci. Tas man savilka ļoti daudz lietas kopā. Kāpēc tās notiek šeit tā un ne savādāk? Tas, kāpēc viņi sargā viens otru, sargā savu tradīciju, sargā savu zemi, lepojas ar to. Tā ir milzīga nelaime, kas ar viņiem notika. Yad Vashem muzejs uzbūvēts kā taisnes nogrieznis. Tas nozīmē, ka holokausts ir tikai daļa no ebreju tautas vēstures un ka dzīve turpinās. 1948. gada 14. maijā tika nodibināta Izraela. Nākamajā dienā visas apkārtējās arābu zemes pieteica karu jaunizveidotajai valstī. Arābu-Izraels konflikts ir viens no sarežģītākajiem mūsdienu konfliktiem. Kari šajā zemē pieklust un atsākas no jauna, atstājot viscaur savas pēdas. Katrā Izraēlas mājā ir bumbu patvērsme. Modernajos dzīvokļos būvē speciālas istabas. Šīs telpas izmantot nākas biežāk nekā gribētos. Tā istaba ir tādā vienā tornī, es saprotu, uzcelta. Un tad, ja visu māju sabombardē, tad tas tornis paliek. Tu dzīvo mazliet tā kā uz pulvermūcas. Uzskata, ka Izraēlas aizsardzības armija ir viena no vispieredzējušākām un spēcīgākām pasaulē. Praktiski visi pilsoņi, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, tiek iesaukti obligātajā dienestā. Vīrieši uz 3 gadiem, bet sievietes uz 2. Dienēt armijā te ir ne tikai vajadzīgi, bet arī prestiži. Katras nedēļas beigās sabiedriskais transports un ielas ir pārpildītas ar kareiviem. Pa brīvdienām viņi atgriežas mājās. Tas, kā viņi ar kādu lepnumu nes karavīriņu uzvalciņu, tas viss ir acīs. Tas ir acīs un stājā. בעיקרון אנחנו מאוד קשה שמגייסים אותך ל3 שנים ומחייבים אותך, כי אנחנו רואים שבחו"ל, נגיד בארצות הברית הם לא מחייבים אותך להתגייס. כאילו הם ישר אחרי הלימודים מטיילים נגיד באירופה או הולכים לארגנטינה או לכל מיני מקומות וישר הולכים ללמוד
מכללה ואוניברסיטה, ופה אתה מבזבז 12 שנים על בית ספר, אחר כך 3 שנים על צבא, אתה משתחרר בגיל 21, 22, ואז אתה צריך ללכת לאוניברסיטה, שזה עוד 4 שנים לימודים, שאתה יכול לסיים בגיל 28, ואז כאילו אתה מתחיל את החיים שלך מאוד מאוחר. אבל בשביל שנחיה פה בשלום ושלא נמות פה אחד-אחד, אנחנו צריכים לעשות את המעט שאנחנו יכולים כדי להגן על עצמנו ועל המדינה. Nu, grūti diezgan iedomāties sevi armijā ir. ואני כרגע נמצא ביחידה של חיל השריון. אני אחרי הצבא לא מתכוון להישאר בצה"ל. אני הרבה שנים מאוד למדתי משחק, תיאטרון, הופעתי, שיחקתי בסרטים ישראלים. החלום שלי זה להיות שחקן, אני כתבתי כמה הצגות, אני כתבתי שירים, אני ביימתי הצגות. זה החלום שלי, להופיע על הבמה. אני מאוד אוהב לשמח ילדים קטנים, אני מאוד אוהב לגרום לאנשים לצחוק, לבכות, אבל לא בקטע של הרגתי מישהו, אלא בקטע של זה היה טוב, זה לא היה טוב. זה החלום שלי, אני לא... Super! Good! Good! Vispār cīņa par savu nacionālo identitāti šai tautai ir bijusi aktuāla visos laikos. Piemēram, mūsu ēras 2. gadsimtā notika slavenā ebreju sacelšanās pret romiešu kundzību Jūdejā. Lai atklātu šo stāstu, Mihails nozīmēja mums satikšanos ļoti neparastā vietā. Это место называется Хурват Мидрас. Мидрас – это значит сандаль. Говорят, что сверху, если на него посмотреть, он похож на отпечаток ноги. Значит, смотрите, что это такое? Наверху была деревня. Ее разрушили. У людей остались подвалы. И потом, уже через некоторое количество лет, люди возвращаются и начинают соединять подвалы своих домов. Они маскируют входы в них. Наверху развалины, римляне ничего не видят, и пробивают между подвалами дырки. И можно было из подвала переходить в подвал. И весь холм оказался лабиринтом, в котором удавалось спрятаться. Значит, бояться здесь ничего не нужно. Кто первый полезет? Ну, вы как бы. Я первый. Ну, хорошо, ладно. Выход только один, да? Ну, сейчас только один, не бойтесь. Так, вперед, вперед, вперед. Tad, kad tu izēji pirmo līmeni un ej otrajā līmenī iekšā, tad tev ir sajūta, ka ja nu pēkšņi mēs aizbarās ciet, nu ir kaut kāds nogrūms, mūsu izējas vairs nav un mēs tur paliekam. А сколько таких проходов вообще? Да кто их знает? Не очень много. Да не бойтесь, не бойтесь. Смотрите, это голубятня. Это подвалы все. Когда-то отсюда был выход наверх. А потом что получилось? Завалили выход, чтобы не видели. И это превратилось в бункер. Здесь люди жили. Un tad tās baložu mājas, un tad viņš sāk stāstīt to vēsturi, ka tur ir cilvēki bijuši un slēpušies un asins un kas un viss, un tad sāc domāt par to, ka tās dvēseles varbūt tur lido kaut kur. Un tad tev sākās tāds iekšējs stress. Es negribētu, lai te ir kāds putnis, kurš man izbiedē. Un tas man bišķi biedē, tomēr man gribās ārā. Lienam ārā, jā. Es par to arī visu laiku domāju. Jā. Redzi, tur arī var aiziet laikam. Man vienalga. Es gribu ārā! Jā. Es pēc otrās ejas biju gatavs iet ārā, iet atpakaļ. Tādā ekstrēmajā skalā, tas bija kaut kur tuvu 7. Tā, manā ekstrēma skalā. Так, уже здесь тоже в одном месте вам нужно сперва лезть головой вперед, а потом перевернуться ногами вперед. Я скажу, где. Там есть такое место, где нужно сделать поворот. Ладно. Здесь можно буквально почти идти. Дальше придется прилечь. Viņš tiešām ir visur gājējis. Teikšu jums godīgi, pasaule vēl nekad nebija likusies tik brīnišķīga.
kad bijām izlīduši dzīvi no šī labirinta. Tomēr ir labi atgriezties mūsdienās. Par mūsdienu tehnoloģijām un mūsdienu Izraēlas komunismu nākamajā sērijā. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.